Gandrīz 20 mazo jaugaunieku šodien pirmo reizi pusdienoja biedrības svēteles izveidotajā labdarības virtuvē. Kā jau svētkos galdā tika celta nevien garda zupa, bet arī kotletes un kartupeļi, un mazie ēdāji visi kā viens atzina, ka garšo labi. Ļoti, jā, man ļoti garšo. Tagad krīze un tā ar tām naudām tā sliktāk, un tāpēc, man liekas, tas vajadzīgs, jā. Biedrības vadītājs stāsta, ka ikdienā gan tā nebūšot, bet atraidīts netiks neviens bērns vecumā līdz 18 gadiem. Ideja par labdarības virtuvi biedrībai radusies jau pirms 2 gadiem un pakāpeniski arī īstenojusies dzīvē. Šovasar paredzēts katru dienu bez maksas pabarot apmēram 70 bērnus. Atnākušajiem šeit būs iespēja ne tikai papusdienot, bet spēļu istabā paroļļoties un kopā ar biedrības svēteles jauniešiem iesaistīties arī dažādās nodarbībās. Pēc statistikas datiem, kā mēs tais projektos esam minējuši, kuros mēs esam minējušas, tur ir pāri pa 200 bērniem, kad tiem būtu tiešām vajadzīga šī palīdzība. Mēs skatīsimies, kā šajā vasarā būs, kā bērni apmeklē šo zāli un tad redzēs. Kāpostus, kartupeļus un citus dārziņus ziedojuši apkārtnes zemnieki, bet neraugoties uz to, lai pabarotu vismaz 70 izsaukušos, mēnesī nepieciešami apmēram 400 lati, tāpēc joprojām tiek gaidīti atsaucīgi sponsori. Tomēr biedrības vadītājai ir vēl kāda ideja. Mēs esam noskatījuši zemi, mums ir sadarbība kopā ar Zemnieku asociāciju. Un tad mēs šogad lūksim un skatīsimies, kā tas viss notiksies. Bet kartupeļus jau mēs jau esam, jau šogad stādīsim, lai sēkla mums nākošgad būtu.